Kā jūs domājat par putnu barošanu ziemā? Putni ir jābaro ziemā? Jā. Kāpēc jūs tā domājat? Bet tāpēc, lai viņi nenomirtu. Jūs paši kādreiz esat jau barojuši putnus? Jā. Kā jūs domājat, ja sāk barot rudenī, tad var tā pārtraukt to barošanu, vai tas jādara līdz pašam pavasarim, tad, kad paliek silts? Nevajag pārtraukt. Nedrīkst nekādā gadījumā. To jūs atceraties, ja jūs reiz esat sākuši barot putnus, tad tas ir jādara līdz pat pašam pavasarim, kad nokūst sniegs un ir silts laiks. Tā ir galvenā mācība. Ko putni ēd vislabāk? Barības, sēklas, maizīti. Tas ir viss pareizi, jā. Un tārpus. Tārpus viņi ēd Kukaiņus. vasarā, pavasarī. Ziemā ar tiem tārpiem ir grūtāk Kukaiņus. viņus atrast. No ziemā viņi ēd visādas kukaiņu kūniņas un oliņas un visu ko tam līdzīgi. Ziemā vairāk nav olas. Zīlītes ir tādas, kas saslēp visādās mizu spraugās vasaras laikā, un pēc tam ziemas laikā viņām ir ļoti laba atmiņa, viņas var atcerēties tūkstošiem to paslēptuvi, un tad kādas putnu sugas nāk pie barotavām ziemā? Varbūt bērzu. Baloži. Baloži nāk arī, jā, bet Zīlīšu. visādi dažādu sugu zīlītes nāk ziemā. Un kas tie tādi ar lielākiem knābjiem, kas kaļās pa kokiem, kas kaļ dobumus mežā? Tukans. Nē, tas nē. Tie ir dzeņi, par dzeņiem Jā, esat dzirdējuši. Jā. Droši vien, ka mēs uzliksim barotavu noteikti, kad jūs redzēsiet, kad ziemā te nāks dzeņi arī pie barotavā. Un visbiežākais no tiem dzeņiem ir dižraibais zenis. Re, kur es jums parādīšu, kāds ir. Man ir putnu noteicējs, tāda grāmata, kur ir visi, gan Latvijā, gan Eiropā sastopamās putnu sugas. Un arī citu valstis sugas. Jā, nu re, kur ir tas dzenis ar sarkanu. Ar sarkanu Izskatās zemas. pēc tā. Tas ir tas parastākais zenis. Izskatās pēc tā sarkana krūšta. Sarkankrūtīši arī nāk, jeb svilpi, viņiem vēl ir otrs nosaukums latviešu valodā. Un viņi tā arī svilpo tā kā tu. Pasvilpo kā sarkankrūtīši. Egu tā ir mātīte, un tas tēviņš ir košāks un krāšņāks. Tā putnēm parasti ir iekārtota. Tā jūsu barotava, viņa ir ļoti, ļoti laba, pareiza barotava, jo tās svarīgākās lietas tai barotavai, lai viņai būtu jumtiņš, lai viņa ziemā tā barība neapsniktu, un lai būtu arī tāda maliņa visapkārt, jo tie putni savādāk to barību mēdz izsvaidīt, bet nu viņi arī barojas uz zemes ļoti labprāt. Zīlītes dažādu sugu, zaļžubītes, srilpji, viņi ļoti labprāt barojas ar, kas tās tādas ir? Saulespuķu sēkliņā. Saulespuķu sēkliņā, viņi ļoti arī ar auzu pārslām. Te man ber droši, tur jau ļoti maz ir, jo putni barojās cauru dienu līdz pat pašai tumsai gandrīz vai. Jo tā nakts ir tas lielākais pārbaudījums tiem putniem, jo naktī ir augsts. Un ja tu neesi kārtīgi paēdis, tad var nosalt viegli. Uztaisīsim vienkāršotu barotavu, ko katrs var uztaisīt ļoti vienkārši no konservbuņģes. Un to mēs mani cūku tauki, kausēti cūku tauki, nesālīti galvenais. Un sajauksim tos kopā ar auzu pārslām, uztaisīsim tādu masu, to iebērsim iekšā tajā vienkāršotajā barotavā. Un to vienkārši ar to tauku masu pēc tam uz leju iekārsim kādā koka zarā. Jo tā buņģa novērsīs to, ka tā barība apsnieg, un zīlītes un dzeņi viņi ļoti labprāt mīl karāties pie tās maliņas un vienkārši lēnā garā izknābāt. Nu, tu tīri laukumu priekš putnu barības, jā? Kāpināsim arī speķa ādu. To var arī vienkārši pienaglot pie naglām, pie kādas mājas sienas. Tā arī var darīt. Sābolīšus, ko pats vairs īsti ēst nevar, labāk nemest vienkārši ārā, bet arī ar tiem var barot putnu. Vārītas kartupeļu mizas, un te man ir rudenī savākti pīlāģi, kas ļoti garšo putniem. Izbērsim tos pīlāģus tā plašāk, varam viņus izsvaidīt. Tīks restorāns tagad izveidots šobrīd. Bet mēs jau barojam tos putnus vairāk paši priekš sevis, ja tā pavisam godīgi tas ir. Vienkārši mums viņi patīk, mēs uz viņiem skatāmies un mums ir interesanti. Un bērni mācās arī par dabu kopumā caur putniem, skatoties uz viņiem.